Labdien, labdien! Šodien es jums pastāstīšu kādu stāstu par bērniem bērnu dārzā un vairāk par zēnu Andri. Vai esi gatavs klausīties? Nu tad aiziet! Andrim ir 5 gadi, viņš dzīvo Rīgā un katru dienu dodās uz bērnu dārzu. Šorīt Andris pamodās īpaši priecīgs. Viņš savā somā ielika savu sarkano rotuļa auto, ko vakar saņēma dzimšanas dienā. Tas bija ātrs, ar melniem riteņiem un spīdīgu virsbūvi. Es to parādīšu grupas draugiem, viņš smaidīja, lecot iekšā mammas mašīnā. Grupiņā bērni uzreiz pamanīja jauno auto. Vau, cik forši, teica Līva. Vai viņš brauc arī atpakaļgaitā, jautāja Kārlis. Andris lepni demonstrēja. Protams, skaties, bērni spēlējās, smējās, būvēja ceļus no klučiem. Bet diena pagāja ātri un pēcpusdienā atnāca Andra mamma. Laiks doties mājās, viņa teica. Andris uzvilka jaku, bet pēkšņi apstājās kā sastindzis. Kur ir mans auto? Viņš nočīkstēja. Viņš skrēja atpakaļ grupiņā, sāka meklēt zem galda, uz paklāja, starp klučiem, bet nekā. Viņa acis kļuva mitras. Tas ir pazudis. Līva pienāca klāt, teica, neraudi, Andri, mēs tev palīdzēsim. Es pārbaudīšu plauktus, teica Kārlis. Es paskatīšos zem skolotājas galda, teica Emīlija. Bet mazā Marta atvēra atkritumu kasti, varbūt kāds nejauši iemeta. Viņi visi meklēja un meklēja, bet sarkanā auto nekur nebija. Andris nosēdās uz pufa un sāka raudāt. Tad pēkšņi atvērās durvis, ienāca Roberts. Viņš bija iestoletē. Rokās viņam bija sarkanais auto. Robert, tu to paņēmi? Pārsteigti jautāja bērni. Nē, atbildēja Roberts. Es pēc toaletes mazgāju rokas un pamanīju to zem izlietnes. Kā viņš tur nonāca? Andris noslaucīja acis un paņēma auto. Ak, paldies, Robert! Skolotāja Inga pasmaidīja un aicināja visus apsēsties. Redziet, bērni, ja rotaļlietas nenoliek savā vietā, tās var pazust. Un mantas, ko atnesām no mājām, labāk, lai paliek mājās. Bērni piekrita. Mēs turpmāk noliksim visas mantas savā vietā, teica Līva. Un ja kaut kas pazūd, meklējam kopā, nevis bēdājamies, vai ne? Piebilda Emīlija. Andris piegāja pie Roberta, paspieda viņam roku. Paldies, ka atradi!